Labvakar! Nu ko, šodien mums ir turpinājums mūsu visām šīm smalkajām lietām, un varbūt jūs man izstāstat tie, kur jau bija, kā jums gāja, jo jūs visu nedēļu bija iespēja strādāt ar sevi, jūs pārvarējāt pasaules lielāko grēku, tas ir slinkums mūsu, ja, jo tieši tā vēstījumos arī tika minēts un stāstīts, ka slinkums, tas ir mūsu pasaules lielākais grēks. Tad, kad es to uzzināju, noskaidroju, tad man likās, ka tas vēstījums bija, tīri tā pateikts, Inga, tas uz tevīm attiecās, jo, es jau esmu stāstījusi arī to, ka es vingroju ar sevīm, protams, es vingroju, bet ir lietas, ko es visu laiku tā kā, atlieku, es varu vēl cītīgāk vingrot un strādāt ar sevi, bet ir lietas, kad es vienkārši nostumu malā, jo es bāzējos uz to, ka man nav laika, jo tāpēc, un tad tur notiek kaut kas. Un tieši tajā vēstījumā teikts, ja cilvēks sāk iet pa garīgumu ceļu, ja viņš sāk strādāt ar sevi, tad vienkārši dzīves sāk likt viņam šos dažādos pārbaudījumus, cik viņš ir cītīgi apguvis un kā viņš iet pa šo garīgo ceļu. Un tāpēc dzīve viņam dod šos pārbaudījumus, teiksim, dažādu tur cilvēku veidā, ja, tur, jums tieši gribās sākt vingrot un jums atnāk kaut kāds cilvēks, vai arī pazvana telefons, vai arī jums kaut kur ir jāskrien un tā tālāk. Un tad, kad es to visu lasīju, tad es sapratu, tas ir adresēts man un tas ir uz mani tēmēts un mērķēts. Un tad es piecēlos un es domāju, tieši sanāca tā, ka parasti tad, kad man ir šīs dienas, tad es gatavojos visām šīm prezentācijām. Un būtībā man ir ļoti daudz darba, viss kaut kas jāsagatavo, un tad es pamatoju to, ka, to es atlikšu un nevingrošu, jo tāpēc kā, un tā tālāk. Un tad es vienkārši piecēlos un izdarīju visus savus citus vingrojumus, ko es biju pat neieplānojusi, un vienkārši es gribēju viņus izdarīt. Tāpēc, kad man bija pēc tam tāds gandarījums un tāda pacelātība, kad es to pārvarēju, kad es tiku tam pāri un es to izdarīju, man tiešām bija, patīkams šis gandarījums, kad es pārvarēju tos šķēršļus un es sapratu, ka nē, mēs tikai sevi vienkārši šādi te atrakstamies uz tā rēķina, kad mums nav laika, ka mums ir kaut kas tur, jā, un tā tālāk. Man prieks par Ingūnu. Un kāda ir sajūta, kāda ir šī pašsajūta, kā jūs jūtaties? Es jums pateikšu no savas puses. Protams, tad, kad es jums šo visu, ko es jums sniedzu, es arī pati ar sevi strādāju, to visu arī daru no rītiem un visu, ja? Un manā dzīvē arī tāds diezgan, tāds ienācis interesants posms, kad man dzīve kaut ko liek saprast. Un šis posms man ir šausmīgs pārbaudījums. Un viņš ir ļoti smags priekš manīm. Viņš ir tiešām ļoti smags un es ļoti garīgi emocionāli pārdzīvoju. Un tad, kad es sāku ar sevi strādāt, kad es sāku šīs gaismas laist iekšā, kad es sāku elpot, es jums varu pateikt, es jūtos pilnīgi cits cilvēks. Man ir pēkšņi pazudušas šīs sāpes, šie pārdzīvojumi, tas viss man ir izgājis, un es kļūstu pārliecinātāka, drošāka par sevi, un
Un es atkal spēju pavisam ar citām acīm skatīties uz to pārbaudījumu, ko man dzīve ir uzlikusi. Un, protams, es sev visu laiku arī, ne tikai mierinu, bet es saprotu, ka dzīvē mums iet tikai visu uz augšu un tikai uz to labāko. Un tāpēc katrs šis varbūt, kā es vienmēr saku, mums ir jāiziet caur elli, jo tāpēc, kad pie Dieva ceļš caur elli tiek bruģēts. Mums ir jāiziet caur šiem kaut kādiem pārbaudījumiem, lai mēs savā dzīvē kaut ko saprastu un sasniegtu. Un tāpēc tas ir tāds jums arī stimuls, kad neatliekat, paņemat, pastrādājiet. Jūs redzēsiet, jūs skatīsieties pilnīgi ar citām acīm, jūs pilnīgi savādāk uztversiet dzīvi. Ko? Bet man prieks, ka jūs atkal esat ar mani un gribat uzzināt un strādāt. Un šodien mēs tiešām arī cītīgi strādāsim ar sevi, jo es saprotu, ka jums tur ir problēmas ar visiem tiem laikiem, tad vismaz vienreiz tā cītīgāk ar manīm pastrādāsiet kopā. Un šādi te strādājot, mēs jau arī pilnveidojam, mēs attīram visus šos te kanāliņus ar visām šīm enerģijām, ar visām šīm elpošanas tehnikām. Jo man mazā meita, viņa man arī, viņa man saka tā, viņai piedāvāja filmēties kaut kādā Latvijā iznāk jauna filma latviešu, un viņu tur ieraudzīja un piedāvāja viņai tur filmēties, bet būs atlase. Viņa tik ļoti grib filmēties tajā filmā, kad viņa man saka, mamma, tu tajā savā jogā esi tuvāk ar Dieviņu, pasaki viņam, lai viņš man paņem uz to filmēšanos, uz ko es viņai atbildu, nē, bērniņ, tā ir tava dzīve, tas ir tavs liktenis, tev pašai ar Dieviņu ir jāatrod šis kontakts. Un jums vajadzēja redzēt to bērna seju, kad viņš salika tā rociņas un aiztaisīja acis, un tik ilgi viņš tur kaut ko tur bubināja pie sevis, un viņai bija šis kontakts ar šo Dievu, un viņam prasīja, jo es viņai ieteicu, kad viņa var noslēgt derības. Un derības ir tādas, kad viņa kaut ko labu dara, un viņai par to nāk pretī. Un viņa man teica tā, ka viņa esot izdomājusi, ka viņa katru rītu 6 no rīta celsies. Tad iedomājieties, bērnam ir 11 gadi, viņam ir uz skolu jāiet, no rīta, un tagad viņš 7 ceļās, un tagad viņa ceļās 6 no rīta. Un, protams, mammai bija šodien līdzi jāiet un jāsporto un jāskrien ar viņu, bet viņai bija, tā bija viņas ideja, tā bija viņas doma, es viņai neko neuzspiedu, viņa pati to visu vēlējās un gribēja. Ja? Lūk, un par to man ir tāds liels prieks, kad ir kaut kādi tādi mums stimuli, ka mēs spējam pārvarēt to slinkumu, un kad mēs tomēr spējam piecelties. Jo es arī pat atceros, kad es Anglijā pavasaru braucu un pastrādāju, un man bija uz darbiņu jāiet 5 no rīta, tad es cēlos 3:00, ja, un sāku ar sevi strādāt. Es vingroju, es elpoju, es meditēju, es visu darīju, un man likās, ja es to nedarītu, es nevarētu izturēt, jo tur ir, es biju parakstījusies uz tādu smagu to darbu, fizisku darbu, ja, un tāpēc varbūt, kad pamostaties ātrāk, kaut vai šīs 15 pusstundu, ātrāk, un pastrādājiet ar sevi, pārbaudat, kā tas ir, ja. Un šodien mēs arī ņemsim, ko es gribēju jau pagājušajā reizē paņemt mūsu organismu attīrīšanu. Un šodien mums būs arī,
šie ieteikumi, kā mēs visu nedēļu varēsim arī sevi attīrīt. Un arī tad, ja jūs tiešām pildīsiet šos noteikumus un nosacījumus, jūs redzēsiet, kā jūs enerģētiski pieaugat. Bet, nu ko, mēs braucam uz priekšu. Nu jā, bērni paņem savu laiku, Mairita raksta, ja? Tā jau ir. Bet tomēr vismaz drusciņi mums ir savu laiks jāatrod. Nu, un, protams, visam pamatā, kā jūs jau saprotat, fiziskais ķermenis, bet mēs, var teikt, uzsākam visu šo savu ceļu ar mūsu smalkajiem ķermeņiem. Un šodien mums būs tāda iespēja noskaidrot, kā tad šie visas čakras tieši iespaido mūsu, un kā es jums jau rakstīju, ja, kad katras šīs sāpes un mokas un pārdzīvojumi, šīs ciešanas, šīs līkstas, kas mūsu dzīvē arī ienāk, ir savu veidu tāds kā pārbaudījums, kā mēs viņu izturam, un ja mēs tam tiekam pāri, ja mēs sākam ar sevi strādāt, tad mēs jau paceļam šīs savas vibrācijas, šīs savas enerģijas, attīram šo savu enerģētisko lauku un savā dzīvē sākam piesaistīt daudz tiešām krāsainākas un patīkamākas šīs lietas. Un tad mēs nevis eksistējam, nevis degradējamies, bet mēs sākam baudīt dzīvi, mēs sākam uztvert dzīvi pilnīgi savādāk. Jo kāds tad ir mūsu šīs dzīves mērķis? Tas ir iemācīties dzīvot ar baudu. Un caur šo iemācīšanos mēs gūstam visas šīs mūsu pieredzes. Un jo augstāk mēs pacelsim savas šīs vibrācijas, jo tīrāki mēs būsim, jo mēs arī sasniegsim savus mērķus. Un šodien jums būs iespēja to saprast un dzirdēt, ko katra mūsu šī te arī smalkais ķermenis un čakra, ja, stāsta, kā mēs to varam panākt. Sākšu ar to, kad mēs cilvēki esam tad varavīksnes būtnes, jo šī varavīksne arī jau pati par sevi, tā jau ir tas spektrs, tas mūsu auras spektrs, tās gaismas, jā, tas ir mūsu gaismas apvalks, un katra šī gaisma, jā, viņa jau kaut ko mums arī dod un nozīmē, jā, tad, kad mēs daigojam šajās gaismās. Man pat ir fotogrāfijas, kur, pat cik tagad tehnika jau vispār iet uz priekšu, ja, bet man ir tādas fotogrāfijas, kur ir nofilmēts un var redzēt manu auru un var redzēt, teiksim, kaut kādus tur sarkanu, jā, tieši man bija uzfilmēts tāda sarkanīga, oranžīga šī aura, tātad šeit ir aktīvāka, ja, tad cilvēks ir uzbudinātāks, un šo sarkano auru es arī esmu redzējusi sev, tad, kad es esmu izgājusi ļoti spilgtā saules gaismā, un steidzos uz autobusu, man bija satraukums, ja, tad atkal šis uzbudinājums, ja, un tajā brīdī es esmu aktīva, ieslēgus šo savu sarkano spektru, ja, un tieši, kā es jums stāstu, mēs cilvēki, sevišķi sievietes, mēnešreižu laikā ļoti aktīvi redz par ārējiem kaktiņiem, ja. Piemēram, ja jūs pievērstu, es vienmēr bieži skatos no autobusu uz mašīnām, un caur ārējiem kaktiņiem es varu redzēt, kā mašīnām riteņi it kā sāk lēnām griezties, un es redzu pat diskus, ja? Jo tas ir pavisam cits redzējums, un ja mēs mākam pareizi laust šo gaismas spektru un leņķi, un novietot šīs acis attiecīgi, tad mēs redzam visas šīs enerģijas, mēs redzam visas
šos ēterus, ja, un to ēteru jau var jebkurš cilvēks arī ieraudzīt sev apkārt, ja, šo savu ētrisko ķermeni. Un tagad, kā jau es jums stāstīju, tās tehnikas ir tik smalkas, ka viņas jau var jau pateikt un noteikt, kāds jau ir šis jūsu enerģijas lauks, kur ir jau uzlikti šīs ļaunās acis, šie nolādējumi, šīs maģiskās, jā, teiksim, jau piesaistes uzliktas virsū, jo tas viss jau parādās uz mūsu šīs enerģijas lauku, un kā jau es teicu, kad cilvēks jau ne tikai pats ar savām emocijām nomāc šo enerģiju un tā kā izdedzina šo smalko gaismas ķermeni, bet to var arī izdarīt visi citi cilvēki ar savām ļaunajām domām, uzliekot mums virsū kaut kādus lāstus, nolādējumus. Ja? Un tāpēc, ja mēs iemācamies sevi pasargāt un pielietot tiešām šo mūsu aizsardzību pret visu, izstāstat, jūs katru rītu liekat šo aizsardzību, ko mēs jau gājām cauri, šos kupolus, balto kupolu, šo violeto kupolu un spoguļa kupolu, ja. Ļoti labi, jo tas ir vajadzīgs, un ziniet ko, un es pati, tad, kad ar jums to visu es arī sāku, es liku visu laiku aizsardzību, bet man bija pavisam citādi šī aizsardzība. Tad, kad es sāku ar šiem kupoliem, un tad, kad es uzliku sevišķi šo spoguļa kupolu, tātad atceramies, spoguļa kupols bija pret vampīriskām, ja, tātad būtnēm, lai mums, būtnēm, cilvēkiem, jāsaka tā, ja, lai viņi nespēja atsūkt mūsu šo enerģiju, ja, jo šis atspulks viņiem nedod šo iespēju. Un tad, kad es tiešām sāku likt, jāsaka tā, ka man mamma laikam ir tāds labs enerģētisks vampīrs, jo viņa kaut kā es visu laiku esmu pievērsus tieši tam uzmanību, kad viņa atnāk un kad viņa sāk ar kaut kādām savām tādām kā pretenzijām, tādām kā sūdzībām, es sajūtu, ka man iekšēji tas izraisa tādu nepatiku. Un tas ir, kad es sajūtu, ka viņa tiešām pieslēdzās un apzog mani enerģētiski, ja, un, protams, mēs jau esam saistīti ar vecākiem, starp citu, ar mūsu 3. saules pinumu čakru, un mēs arī barojam savus vecākus tieši, jo vecāki viņi paliek, jo šī barošana notiek ar to, kad stiprākais, ja, tātad dzimtas pārstāvis baro šo te savu enerģētiski, piebaro šo savu vecāku. Un tad, kad mēs bijām atkal maziņi, tad tie vecāki bija saslēgti ar mums, ja, un attiecīgi viņi baroja mūs, ja, tad mēs izaugām un mēs apmainījāmies, viņi palika tātad enerģētiski vājāki, un tad mums tagad ir šāda šī barošanas sistēma arī tāda ir, ja, bet viņa jau papildus vēl ar šo vampirējošo nodarbojas. Tad, kad es uzliku šo spoguļa aizsardzību, es jūtu, ka man vairāk tas netracina, ka man tas vairs neuztrauc. Un tad es pēc sevis tā nosmaidīju un domāju, super, tas tak viss tik labi strādā un darbojās. Mairita saka arī mammai, kad tu saka, jā, viņa dusmīga. Bet, protams, nevienam jau nepatīk, ja, kad viņam saka, ka tu beidz man te sūdzēties, ja, tagad tu esi kā enerģētisks vampīrs man, ja. Protams, cilvēki jau to neizprot, viņi jau neizprot vēl viss arī šīs te lietas, jo, tas jau mums ir, kamēr, kā es teicu, mēs jau to neredzam, bet mēs to sajūtam. Mēs sajūtam, kāda ir mūsu dzīve. Mēs sajūtam, ka tikko kā mēs kaut ko savā dzīvē pielietojam, viņa sāk mainīties.
Un tieši tā arī manā dzīvē ienāca, ka šo visu es jau izdodu jums caur savu prizmu, un es jau mācos no tā visa arī pati, un es redzu, kā tas viss strādā, un es jūtu, kā ar katru reizi es arvien spēcīgāk un spēcīgāk izjūtu visas šīs enerģijas, es izjūtu, kā viņas plūst, pat plūsmu, kā viņas skrien, kā viņas strādā un darbojas. Agrāk man nekas tam līdzīgs nebija, es neko tādu nesapratu, un agrāk es vispār īsti pat nezināju, kas ir Dievs un kas ir elpošana un kas ir joga, ja? Un to jau visu es sāku šādi te palēnām. Un to visu jau ar gadiem. Nu jau man ir 7 gadi, kad es ar šo nodarbojos. Tātad 7 gadu laikā es esmu sasniegusi šādas rezultātus, par ko man ir liels prieks, kad es esmu pamodusies no tā visa, kad es esmu pavisam ar citām acīm tagad redzu šo pasauli. Un, protams, lūk, šādi enerģētiskie centri izveido mūsu šo varavīksni. Un šodien mums būs vingrinājums, kad mēs tieši ar šīs varavīksnes palīdzību paņemsim un remontēsim mūsu šos smalkos ķermeņus, šīs deformācijas, kas mums ir izveidojušās, ja, no dažādām šīm lietām. Šeit es gribēju jums vienkārši, man ļoti iepatikās šī bildīte, lai jums arī atspoguļotu un parādītu, kurā vietā, kas lūk glabājās. Mūsu saules pinums ir vairāk, tas ir šis centrs, kur visas šīs ļaunās domas glabājās, ja, šīs mūsu dusmas, agresijas, ja, un tāpēc jau arī cieši no tā, cieši visvairāk jau šī te mūsu gremošanas sistēma, ja, jo tur jau, skatāties, atrodas akna, ja, saules-pinuma rajonā, akna, kuņģis, ja, tur viss tas saistīts, un tad, kad mēs dusmojamies, kad mēs aizkaitināti jūtamies, un kad mēs lūk, arī paši spējam arī uz citiem uzlikt kaut kādu, negatīvu šo imperelu, kā es saku, ja, šo kosmisko indi virsū uz cilvēku šo enerģētisko lauku, ja, ar savām šīm dusmām, jo mēs strādājam caur šo saules pinumu, mēs asimilējam visas šīs enerģijas no dabas, no cilvēkiem, no prānas ar gaisu, no prānas, arī prāna skaitās barība, ja, tātad no barības, ja, mēs uzsūcam visu šīs enerģijas. Tas viss mums sakopojas lūk šajā saules pinumā. Vēlāk mēs noskaidrosim, kāda ir šim saules pinuma nozīme. Un visi aizvainojumi mums lūk glabājās arī šajā sirds čakrā. Un šī mūsu arī pīpēšana un dzeršana, tā arī mums veido šos enerģētiskos blokus. Un, protams, šos enerģētiskos blokus vēl arī zāles, medicīniskās, jā, lietas, jo tāpēc, kad visur tur, kur ir kaut kādas operācijas uztaisītas, tas jau ir kaut kur uzreiz momentāli, jūs esat savā uzlikuši šo enerģētisko, tur ir iegriezums, tas ir jau viss, tas ir enerģētiskais bloks, jo katrai mūsu šūnai ir savs šis elektriskais lādiņš, kur rezultātā veidojās šī biostrāva. Un viņa jau ir zinātniski jau izmērīta, ka šī biostrāva ir 0,06 ampēri. Mūsu aura, viņa līdz ar to arī veidojās tur enerģētiskais bloks. Tāpat tās visas šīs zāles, ko mēs lietojam, tas, kas ir ķīmiski ražots, kas ir arī tās pašas visas produkcija, ko mēs ēdam, ja, tur, kur ir visas šīs ēvielas un tās
indas iekšā, kas tiek tajos pašos dārzeņos un augļos, ja, lai viņi nebojātos un tā tālāk. Viņi tur visādi tur ķīmiķo un tāpat tās audzē visu to, lai ātrāk izaugtu, visas tās ķimikālijas tiek liktas klāt. Tie jau arī ir šie enerģētiskie bloki mūsu organismam, jo mūsu šūna, jūs zinat, kad šūnā ir kodols un tur iekšā ir šī DNS ķēde, tad izrādās, ka šī mūsu šūna ir atkarīga no vides, šī informācija nāk no visuma, no kosmosa, šī enerģija, mēs viņu uzņemam ar saules gaismu, ar elpošanu, ar visurien, caur mūsu čakru sistēmām, viņas ienāk iekšā visas šīs enerģijas un nodod šo informāciju mūsu šūnām. Tālāk tas aiziet uz ģenomu, mūsu, teiksim, DNS ķēdē iekšā. Un līdz ar to tas arī atrakstās arī ar visām šīm mūsu slimībām uz mūsu nākošajām iedzimšanām. Un tāpēc cilvēki, teiksim, piedzimst ar kaut kādām astmātiskām problēmām vai ar kaut kādām šīm veselības iekšējām, tur galvas traumu un kaut kādu, ja tur ir, ir bijuši, man, piemēram, skolotāji, kas man astroloģiju pasniedza, viņa mums stāstīja, ka viņa bijusi Latvijā. Mums ir šī Agnese Bērziņa, kurā stāsta visu par iepriekšējām dzīvēm, ja, un tad viņai piedzima bērniņš ar galvas traumu, un viņai izstāstīja, ka šis bērniņš iepriekšējā dzīvē bija miris ar to, ka viņš bija saspārdīts ar kājām un viņš nomira no tā, kad viņš guva to galvas traumu, un mazam bērnam piedzimstot, tas jau gēnos, jau lūk, šī informācija ir ierakstījusies, un viņš piedzima ar jau šīm te problēmām, galvas problēmām. Ja? Un tā te mēs arī dzīvē, lūk, daudzas lietas mums šādi te ģenētiski nododās caur šo visu informāciju. Un būtībā mēs paši spējam veidot šo visu apkārt. Un ja mēs zinām, kā to pareizi darīt, kā sevi pasargāt no tā visa, tad es domāju, ka nākošā, teiksim, šajā dzīvē mums pat būtu stipri vieglāk, ja, to visu strādāt. Protams, tad mēs arī sāksim ar mūsu, lūk, jūs jau sākat saprast, tātad mūsu pirmā pamata čakra. Mūsu pirmā pamata čakra ir šī sarkanā enerģijas krāsā, un viņu dēvē pa Muladhārval, ja. Viņa mums ir savienota ar materiālo pasauli. Tajā glabājās visas cilvēka potenciālās enerģijas, ko viņa dod mums drošību un stabilitāti. Viņa, var teikt, viņas galvenais uzdevums ir uzturēt mūsos šos izdzīvošanas instinktus. Tātad šī mūsu pirmā pamata čakra, lūk, arī ir, ka no šejienes jau ir tas vārds pamats, ja, šīs saknes, ja, jo dziļākas ir saknes, ja, jo stabilāki mēs esam, ja, un līdz ar to šī čakra mums dod šo spēju darboties, lai mēs varētu nodrošināt sev pajumti, pārtiku un ģimeni. Ja? Tātad šeit būs viss saistīts ar mājas, visu šo savu ģimenes pavārda ierīkošanu, iekārtošanu. Un, protams, tie cilvēki, kuri jau ir izbraukuši, tur, teiksim, šajās ārzemēs, un kuriem ir visu laiku, viņiem nav savs šis dzīvesveids, jo viņi īsti nav vēl nosvērušies, ko viņi šajā dzīvē
grib, jo ļoti daudz ir aizbraukuši, lai atmaksātu kaut kādus parādus. Daudz ir aizbraukuši, tāpēc, ka šeit ir slikti ekonomiskie apstākļi un tur piedāvā labāku šo peļņas iespēju. Un viņiem ir tā, ka viņi īsti vēl nesaprot, vai viņi tur grib palikt pavisam dzīvot vai braukt vēl atpakaļ. Un šī nedrošības sajūta, šī sajūta, kad tu dzīvo visu laiku uz koferiem, kad tu neesi nobāzējies. Tas lūk sāk bloķēt šo mūsu pirmo pamata čakru, viņš izsit viņu no līdzsvaru. Un tieši tas pats arī ir, kad mēs, pat mums nevajag izbraukt vienkārši mūsu šī, ja mēs zinām, kad, mēs tur dzīvojam ar kaut kādiem tur vecākiem vai pie kaut kā, un mēs jūtamies nedroši savā dzīvē, ka tas nav mūsu, ja, kad mēs katru brīdi to visu varam pazaudēt un tā tālāk, ja, tad lūk, tas ir tas disbalans, kas veidojās šajā pirmajā pamata čakrā. Šī pamata čakra, viņa cīnās par izdzīvošanu un pašsaglabāšanos. Un viņa skaitās avots visiem instinktiem. Čakra ir saistīta ar zemes enerģiju. Tātad šī zemes enerģija mēs varam uzņemt no zemes enerģijas. Un šo čakru var ļoti labi sakārtot kaut vai tagad sākās visi pavasara darbi, izejot ārā. Jūs pastrādājat ar kaut kādiem dārza darbiem, ja, tur ar tām pašām tagad pat tur stādīšanām, ja, man te ar visur kaut kas ir sastādīts kastītēs, ja. Līdz ar to mēs stimulējam attīstību, un stimulējot šo attīstību, ko mēs daram? Mums ir šis enerģētiskais lauks, šī aura, ja, un mēs viņu audzējam viņam, jo lielāka aura paliek, ja, jo spēcīgāki mēs esam, jo švakāka šī enerģija, teiksim, slimam cilvēkam, šī enerģija ir, var teikt, tuvu miesai klāt. Normālam cilvēkam viņai ir tā rādījusā roku apkārtmērs, ja? Bet ja cilvēks sāk jau ar sevi garīgi strādāt, viņa aug vēl lielāk stipri. Un lauku cilvēki, tie, kuri nodarbojās ar lauku darbiem, viņiem šī aura pat ir līdz 2-3 metri rādījusā. Padomājiet, cik tas ir liels, ja? Tātad šis enerģijas lauks. Nu, un tagad skatieties arī tas, ka, piemēram, ja jūs dzīvojat daudz dzīvokļu mājās, nu, tad arī jūs jau nezināt, kas aiz tām sienām, kādi tie kaimiņi un tās jūsu auras, viņas jau arī šeit vienu otru. Teiksim, ja jums tur ir gulta un varbūt aiz sienas vēl tur tam kaimiņam ir gulta, tad varbūt jums arī problēmas saprast, kāpēc jums ir grūti pagulēt, ja? Jo šeit notiek enerģētiskais pārklājums, un tur varbūt guļ kaut kādi cilvēki, kuri lieto alkoholu, kur ir kaut kāda netīra šī enerģija, un jūs nesaprotat, kāpēc jums tur ir, teiksim, problēmas ar aizmigšanu un tā tālāk. Es arī esmu tam gājis tiešām cauri, nezinu, ko tas nozīmē. To visu var arī atrisināt. Psiholoģiskais aspekts šeit pirmajai pamata čakrai būtu drošība, uzmanība, izturība, piesardzība, pacietība, modrība, egoisms, pašaizsardzība un cīņa. Fiziskie aspekti, tad viņa atbild par virsnieru dziedzeriem, par skeletu uzbūvi, tas nozīmē par kauliem, ja? Mugurkaulu, muguras smadzenēm, nierēm un taisno zarnu. Tātad visas šīs te problēmas, kuras cilvēkiem rodas ar šiem te orgāniem, tad šeit jau atbildēs šī pamata čakra, ja? Un te jau arī jāsāk skatīties tas, kas ir zemāk par jostas vietu, kas viss saistīts ar kājām, ja? Tātad šeit arī atbildēs šī pamata
čakra. Un šeit jau būs tas, ka lūk tā nestabilitāte šīs, teiksim, kāju sāpes kaut kādas vai kāju griešanās laukā vai tur vēl kaut kas. Nu, daudz ir visādas šīs te slimības. Kāju krampi rauj, kājas krampjos rauj un kājas pamst un tūkst, jā, un tā tālāk. Mīlestība pret dzīvi stiprina šo čakru. Un, protams, arī viņu stiprina, ja jūs iziesiet pie dabas un tas jau stiprina visas, teikt, čakras, jā, un, kā es teicu, saules pinums tur asimilē visas šīs vēl enerģijas caur mūsu ētrisko ķermeni, bet pastāvēt arī pie tā paša koka un saplūst ar šo koku un iedomāties, ka jums ir šīs saknes izaugušas no kājām un viņas vijās iekšā zemē un izjust šo stabilitāti. Un tā jūs arī šo pirmo pamata čakru sakārtojat. Tad, kad mēs sākam strādāt ar šo čakru, lūk šādi te, gan ar šiem elpošanas vingrinājumiem, gan ar visu, ko es jums tagad vēl te stāstīju, ja, tad ko mēs izdaram? Mēs nostiprinam imunitāti, vitalitāti, izturību, apņēmību, optimismu un kaislību uz dzīvi, ja, tātad caur šo čakru. Tātad nākošā ir lūk mūsu sakrālā, tātad čakra un sakrālā čakra, tā var teikt, tas ir mūsu emociju centrs un seksuālā un radošā enerģija, ja, tajā atrodas. Tad, kad viņa strādā harmoniski, tad cilvēks ir atvērts jūtām un viņš tiešām izjūt tādas patiesas jūtas pret visiem citiem cilvēkiem. Viņš vēlas viņiem palīdzēt. Tādam cilvēkam ir uzreiz augsts pašvērtējums, jo mēs pārāk zemu sevi novērtējam. Un tās visas bailes, kautrības, tas tikai liecina, ka šī čakra mums ir bloķēta, ka tur ir kaut kādas arī problēmas, ja. Un, protams, šī ir mūsu saikne ar mūsu otro pusī, tātad seksuālā, ja, šī saikne. Un, ja mums ir kaut kādas šīs problēmas ar šo otro pusīti, ja mēs esam dzīvē kaut kādas vilšanās piedzīvojuši, ja mēs sevi iekšēji esam izveidojuši kaut kādus kompleksus, mazums tur dzīvē ir visādi pavērsies, ja, tad mēs atkal šo čakru nobloķējam, kas atkal atspoguļojās uz mums caur mūsu veselību. Tad, kad šī čakra ir harmonijā, tad cilvēks ir neatkarīgs un saprot citu cilvēku jūtas un izjūtas, kas viņam atrodas blakus. Šo čakru baro dzīvības enerģija. Ja? Un psiholoģiskais aspekts ir kaislība, pašcieņa, bailes, vara, agresija, nicinājums, stūrgalvīgums, taupība, ja, pārāk liela taupība. Ja. Fiziskie aspekti ir mūsu zarnu sistēma, urīnceļu sistēma, dzimuma orgānu, šī reproduktīvā sistēma, ja, kas ir mums saistīts ar šo otro čakru. Un parasti šeit šī otrā čakra mums ļoti bieži cieš no kaut kādiem arī svešu cilvēku uzbrukumiem, no tiem pašiem vampīriem, ja, tātad cilvēkiem. Viņi var piesūkties, var teikt, enerģētiski pie pirmās un otrās čakras, un līdz ar to enerģiju izpumpēt mums laukā. Ja. Šī čakra ir arī daudz dabūt triecienu ar visām šīm pieburšanām. Tas ir šausmas, kas notiek arī pie mums šeit. Es esmu pati ar to tiešām saskārusies,
kā tas strādā un darbojās, jo tās pieburšanas, tas ir ļoti smags trieciens pirmkārt tiem cilvēkiem, ja. Tas ir vīriešu cilvēks, tad, tur viņam ir kaut kādi jau nopietnas veselības problēmas ar urīnu vai prostatu, jā, kaut kādu urīnu kanāliem, veidojās kaut kādi audzēji, kaut kādas metās iekaisumi, un es esmu sastapusies ar ļoti daudz cilvēkiem, un interesantākais bija tad, kad es tieši sāku šo visu attīrīšanu, šeit sāku pasniegt to visu, ja, kad man sāka zvanīt vīrieši ar visām šīm problēmām, un saprotat, visuns, viņš pilnīgi sūtīja tos cilvēkus pie manis, viņš sūtīja visus tos, jā, tas tā bija arī ļoti, kā strādā tā visa sistēma, jā. Un, protams, tur veidot to tādu kā, ar visām tām maģijām, jā, tur uzliek enerģētiskos pārklājumus, blokus, jā, lai piesaistītu šo cilvēku sev. Un līdz ar to tur enerģija neieplūst iekšā attiecīgos orgānos, bet izplūst laukā, un līdz ar to cilvēkam sāk veidoties veselības problēmas. Un tas var beigties ļoti traģiski līdz ar cilvēku nāvi. Ja, tā, teiksim, ja tas ir vīrietis, tad ir tā vīrieša nāve vai sievietes. Ja. Jo arī vīrieši taisa šīs pieburšanas. Es esmu dzirdējusi no jauniem puišiem arī par šitām te visām, ja, pieburšanām. Tas ir ārprāts, kas te mums notiek. Bet tāpēc arī, lūk, ja mēs sākam ar sevi strādāt, mēs noņemam visus šos nost, jā, un attīram sevi, un līdz ar to mēs šādi spējam sakārtot savu šo veselību. Strādājot ar šo čakru, ja mēs sākam, lūk, ko mēs arī šodien darīsim, tad mēs veicinām, jāsaka, tā morālo izaugsmi, spēju pārvarēt alkatību, kopumu, spējam pārvarēt iekāri, dusmas, skaudību, ja, greizsirdību. Un līdz ar to mēs iegūstam, mēs sasniedzam panākumus biznesā. Šī čakra mums stimulē arī sasniegumus tātad lūk biznesā, un tāpēc jums arī esmu teikusi, ka visas šīs neveiksmes arī ar darbiem, un tas viss arī tikai norāda to, ka ir kaut kādi enerģētiskie bloki, pārklājumi, enerģija, būtībā ir tie 3 enerģijas veidi, vai viņi ir sastingusi, ja, tātad nobloķēta, vai šī enerģija ir pārāk daudz, tad notiek noplūde, enerģijas noplūde, ja, un šo enerģiju mēs, kāpēc viņu pa daudz, mēs nespējam viņu pārtērēt, mēs esam saražojuši viņu tik daudz šo enerģiju, kad nespējam viņu pārtērēt. Un tad, kad šī enerģija mums ir pa mazi, tad atkal notiek enerģijas izplūde, ja, un, protams, tas atkal viss novada pie šī disbalansa un mūsu problēmām dzīves sfērā un veselībā. Nākošā ir mūsu saules pinuma, un tālūk arī diezgan tāda svarīga mums šī arī čakra, kas asimilē visas šīs te mūsu enerģijas. Tieši saules pinumā notiek šis lielais process, un viņas, ja šī krāsa ir šī dzeltenā saules krāsa, un ja otro vēl dēvē par svadhistānu, tad šo dēvē par manipūru, un viņa atbild par personības attiecību un nodošanu pasaulē ar emocijām, vēlmi sasniegt atzinību, novērtēšanu un stāvokli sabiedrībā. Būtībā šīs saules pinums, viņš ir saistīts ar mūsu sociumu, ar vidi, kurā mēs apgrozamies, kurā mēs dzīvojam. Ja viņa mums ir harmonijā, tad cilvēks spēj kontrolēt savas emocijas un tiek galā ar savām jūtām, vēlmēm un cerībām.
cilvēks jūtas apmierināts ar savu lomu dzīvē, ja? Viņam apmierina gan tas viņa darbs, ja? gan viss, kas ar viņu dzīvē notiek. Viņš spēj realizēt visus dzīves plānus un sasniegt savu šo dzīves misiju, ja? Kas viņam ir jāiziet šo dzīves mērķi. Ja, viņam šī saules spinums ir harmonijā. Saules spinums, pat cik viņš ir viens no tiem, kas asimilē visas šīs enerģijas, ir tā vieta, kur mēs varam pēc viņas skatīties. Ja jums ir lieko kilogramu pieaugums, tad šeit viennozīmīgi šis saules spinums ir pārāk aktīvs, tātad šī enerģija ir pat daudz, jūs esat ļoti daudz uzņēmuši šo enerģiju un nespējat viņu patērēt. Lai jūs saprastu, nespējat patērēt, kaut vai tas pats ļoti mazkustīgs ir šis dzīvesveids, jo enerģija jau mums aiziet arī fizisko, muskuļu kustināšanā, arī mūsu domāšanā, mūsu radošajā, visā, ko mēs ieliekam iekšā, ja? Visu laiku kaut kāda enerģija mums ir vajadzīga, lai mēs viņu to enerģiju atdotu. Ja viņa mums ir disbalansā un ir pat daudz, kad mēs viņu nespējam pārtērēt, tad ir jāsāk nodarboties ar sportu, lai šo enerģiju patērētu, ja, vairāk, bet tas nenozīmē, ka mums, nav šī enerģija, jāuzņem caur šo, mums ir viņa pa daudz, ja, tad nē, šeit ir tas, kad notiek šis enerģētiskā noplūde, un problēma ir jāskatās mūsu kaut kādās agresīvā uzvedībā. Ja mēs bieži dusmojamies, ja mēs lamājamies, līdz ar to mēs esam šie paši enerģētiskie vampīri, kas apzog tos cilvēkus, uz kuriem mēs lamājamies, kurus mēs. Un šeit ir ļoti spēcīgi novērots, ka tieši paskatāties tie cilvēki, kas priekšnieku krēslos iesēžās, viņi ļoti strauji uzaug masā. Ja, jo tāpēc, kad viņiem ir diezgan liela šī atbildība par visiem citiem cilvēkiem, un ko viņš sāk piekasīgs būt, pieprasīgs būt, ja, un viņš pie viena, pie otra sava padotā, ja, pieiet tam uzbļauj, tam pavēl, tam tur kaut ko, ja, un tas viss, šādi te enerģētiski, šos cilvēkus tā kā apzog, šis cilvēks šo enerģiju piesūcās. Un ja viņam ir, viņš nespēja viņu vienkārši tik daudz, ja, tad saražots viņam ir, kad viņš nespēja viņu asimilēt, kad lūk, jā, beigās ir, kad šis svara tā kā pieaugums, jo tas skaitās arī enerģētiskais, jā, bloks. Viņu šo enerģiju vada morālā enerģija. Un psiholoģiskais aspekts ir pašizpausme, sevis apliecināšana, drosme, emocijas, entuziasms, viltus, bailes. Ja. Un uz fiziskā aspekta viņa darbojas uz kuņģi, aizkuņģi dziedzeri, endokrīniem dziedzeriem, uz aknu un uz saules spīnumu. Ja. Ja mēs sākam strādāt ar šo čakru, tad mēs palielinam arī šo vitalitāti, tātad spēku, un atbrīvojamies no daudzām slimībām, jo tas jau ir saistīts ar šo mūsu gremošanas sistēmu. Ja. Šī čakra cilvēkam dod iespēju gūt ilgmūžību un labu veselību, ja viņa ir harmonijā. Un ja mēs ar viņu sākam strādāt. Viņa attīsta vadības un organizēšanas prasmes. Cilvēki
spēj izrīkot un nevis tikai pavēlēt, bet prasmīgi organizēt un vadīt. Viņa veicina prasmes uzlabot runas kontroli un spēj skaidri izteikt savas domas, lai šādi ietekmētu cilvēkus ar vārdiem. Tātad tieši ar vārdiem, caur saules spinumu, ja tur ir harmonijā, mēs spējam cilvēkiem norganizēt un vadīt šos visus cilvēkus. Nākošā mūsu čakra ir mūsu sirds čakra. Un mūsu sirds čakra ir anahata, viņu dēvē. Viņa mums atrodas centrā, un viņa savieno mūs ar 3 apakšējām un 3 augšējām čakrām. Pateicoties mūsu sirds čakrai, mēs spējam sajust cita cilvēka emocionālo, emocijas, garīgo un fizisko līmeni. Šis centrs, kas mums māca dzīvot caur šo sirdi un baudīt šo dzīvi. Ja cilvēkam ir līdzsvarā, tad cilvēks jūtas atraisītāks, brīvāks. Cilvēks vēlas palīdzēt citiem cilvēkiem, un cilvēks nekad neļaus sevi izmantot vai ar sevi manipulēt. Šī čakra mums harmonija. Toties tiem, kuriem viņa nav līdzsvarā, šādi cilvēki izjūt bailes no pamestības, no vientulības, baidās pazaudēt savu mīlestību, tātad nav šī drošības sajūta, jo šeit atkal es gribu pieskarties to, ka mēs atkal esam savienoti ar šo čakru gan ar saviem darba kolēģiem, gan ar savu otru pusīti, jo šeit mums veidojās šī savstarpējā cieņa, savstarpējās simpātijas, šī mīlestība pret šo cilvēku, gan kā pret sievieti, vīrieti, gan kā pret savu darba kolēģi, un mēs esam saistīti ar šo čakru. Un aizvainojums, viņš šo čakru vienkārši nobloķē. Mēs tā kā pāraujam saites ar šo konkrēto cilvēku. Piemēram, ja jums darbā ir izveidojusies kaut kāda situācija un jūs izjūtat aizvainojumu pret kaut ko, tur pret priekšnieku, pret, darba kolēģi, un līdz ar to jūs tā kā pāraujat tieši šo saikni ar šo cilvēku. Un, protams, atjaunot šo saikni mēs varam caur šo piedošanu, nožēlošanu, piedošanu, mīlestības, tātad šo cieņas izjušanu. Ja šī čakra mums, nav harmonijā, tad cilvēku problēmas šo cilvēku, var teikt, iznīcina viņa šo līdzsvaru, vēl vairāk traucēt dzīvot, un šāds cilvēks sāk dzīvot sāpēs un ciešanās. Viņam liekas, ka visa pasaule ir nostājusies pret viņu. Ja šī čakra mums ir izsista no līdzsvaru, tad lūk, tādi cilvēki ar savām problēmām vēl vairāk var padziļināt šīs čakras, mums nobloķēšana. Viņu vada mīlestības enerģija, un te droši vien būs jāpiemina šo beznosacījuma mīlestību, jo tāpēc mums arī jāiemācās nevis dzīvot ar prātu, bet dzīvot ar sirdi. Un tas ir ļoti smagi un grūti, jo es arī pateicam cauri, jo prāts saka vienu, sirds saka otru, un tu jau esi kopš šīs bērnības iemācīts šādi te dzīvot, un ir ļoti grūti uztaisīt šo delete programmu veco, un par piemēru, kad ieejot veikalā,
tu gribi tur to nopirkt un tur to nopirkt, jo tavas sirds to vienkārši vēlās, un tev uzreiz ieslēdzās prāts, un sāk jau analītiski jau analizēt, tad tev tur būs šitas un tas, un tu vienkārši pagriezies, nopūties un aizej, ja? Un pēc tam tikai tu saproti, kāpēc es nenopirku to, ja? Un nožēloju, ja? Ka vajadzēja, ja? Un tas jau ne tikai tādas, ir daudz vēl savādākas šīs situācijas mums dzīvē. Un tad, kad šeit arī mums atrodas, ja mēs redzējām tur iepriekš bija zīmējumiņš, tad šeit atrodas mūsu dvēselīte, tad šeit mitinās dvēsele, un šeit mēs izdzīvojam caur intuīciju, mēs jūtam šeit visu, un es esmu arī rādījusi daudz dažādas šīs filmiņas, dzīvā matrica, ja, kur zinātnieki pieslēdz cilvēkus pie aparātiem un rādīja, kā strādā visi tie aparāti, šīs kardiogrammas un vispārējais, ja, kad kā ir ietekme, kad otrs cilvēks atliek tikai viņam padomāt par to cilvēku un nosūtīt šo savu domu uz to cilvēku, kad viņam pirmā jau sāk reaģēt sirds. Ja, un tāpēc mums arī saka, mums ir jāmācās ieklausīties savā intuīcijā un dzīvot pēc šīs intuīcijas, jo dabā tas visur, visi to māk, visi dzīvnieki, viņi dzīvo pēc šīs intuīcijas. Mēs cilvēki ar savām šīm negatīvajām, varbūt, emocijām, mūsu šo dzīves izkropļojumu, esam šo nobloķējuši šo centru, un tas mums pilnīgi ir ģenētiski, šī sistēma jau ir iedzimta jau ar šo bloku, un tāpēc ļoti grūti attiet no tā visa atbloķēt, lai mēs atkal izjustu, un sievietēm vispār ir ļoti attīstīta šī intuīcija, stiprāka kā vīriešiem, ja. Un sevišķi māmiņas kaut kā ar sirdi jūt par bērniņiem vai kaut kas dzīvē notiks. Manā dzīvē bija, tas bija vienkārši, man pat brīžiem liekas, ka varētu pa savu dzīvi grāmatu uzrakstīt. Man bija dzīvē tā, ka mana dvēsele, kaut kā manas sirds, iekšēji laikam izjuta jau priekšlaicīgi to, ko es nesapratu ar savu prātu. Un tas jau bija jau sen, puisis, kurš, draugs, jā, kurš atgriezās mājās, un mums bija runāts, kad mēs uzsāksim tādu kā kovu dzīvi un tā tālāk. Un tieši tā bija tā nākošā diena, kad viņam bija jāatgriežās, un es braucu uz Rīgu, vadīju savas nodarbības Rīgās, spējas jogas nodarbības, un vakarā braucu mājās, un pēkšņi man sāk asarot acis, un visu laiku es raudāju, un nevarēju saprast, kas pa lietu. Pirmais man uzreiz ārprāts kaut kas ar bērniem. Es jau telefonu rokā, viss kārtībā. Es domāju, kas par lietu, kāpēc man tas asaru lācis visu laiku, es raudu, un es nesaprotu, kāpēc. Man nekas negrauž, un nekas man nav, bet man visu laiku tek asaras, un asaras tecēja man visu ceļu, kad es braucu ar autobusu, un es mēģināju mierināties, atslēgties, jo man jau sāk nākt visādas domas, ka kaut kas varbūt ar to cilvēku ir noticies, kaut kas ir tur, kaut kāda dzīves liksta, tur avārija un vēl tur nezinu kas. Un tad es pie sevis domāju, ārprāts, kā Inga tā var domāt, tu pats zini, ko tas viss nozīmē, ka tu tagad jau projicē. Un es vienkārši mēģināju atslēgties, sēdēju meditatīvā stāvoklī un vispār centos izslēgt visas domas, ne par ko nedomāt. Un pēc šīm 2 stundām, gandrīz pie pašas Valmieras, man pārgāja asarošana. Un nākošajā dienā zvanīja man tas puisis un paziņoja, ka viņa dzīvē ir ļoti spēcīgas pārmaiņas notikušas, jo
Nu, es negribu jūs tur visus tajā iedziļināt, bet viņš man izstāstīja, ka pulkstenis cikos es biju iekāpusi autobusā, viņam pazvanīja viena cita sieviete un nolika kaut kādu ultimātu, dēļ kura viņš ir spiests atteikt man, līdz ar to mūsu kopdzīvei. Un es vienkārši sēdēju, un man jau vairs nenāca asaras, jo es jau biju izraudājusi to visu. Es tikai sēdēju un sapratu, ko nozīmē intuīcija un kā tas viss strādā un darbojās. Tātad mana dvēsele jau to iekšēji zināja, un viņa šādi te jau ātrāk to visu attīrīja no manis, ja? Tātad, jo mūsu asaras, atceramies arī, mēs tīramies caur asarām. Mūsu asaras ir tās, kas mūs tīra, ja? Nu, lūk, un šādi te, ja mums šī intuīcija ir attīstīta, tad, vienīgais tik daudz, kad mums pašiem ir jāsaprot, ko tas nozīmē un kā tas viss ir, ja? Bet, intuīcija mums vienmēr saka kaut ko priekšā. Psiholoģiskais aspekts ir atbildība, pienākums, pārdzīvojumi, cerība, ticība, mīlestība uz tuvāko, neizlēmība. Un šie fiziskie aspekti ir, tātad viņi ir saistīti ar mūsu, protams, sirsniņu, ja, tātad sirds asinsvadu sistēmu, plaušām, krūšu dziedzeri, tātad tas, kas atbild par mūsu imūnosistēmu, ja, vairoga dziedzeri, par asinsriti, un arī aizskrūts dziedzeri. Aizskrūts dziedzeri un krūšu dziedzeriem, ja. Un, protams, attiecīgi šeit jau mēs varam izanalizēt visas šīs mūsu problēmas, ja ir kaut kādas ar sirsniņu šīs problēmas, ja ir, kaut kādas asinsspiedienu, ja, problēmas, ja tad, vāja imunitāte, jā, tad šeit ir atkal šī sirds čakra, ja, un parasti šo sirds čakru bloķē ļoti spēcīgi mūsu mīlestības, iemīlēšanās, šīs mūsu otras pusītes, tad, kad mēs jūtamies nepietiekoši novērtēti, ja mēs jūtamies nevajadzīgi, tas veic tādus kā enerģētiskos blokus mums. Un šādi te, tas atkal izdara sliktu mums tikai mūsu veselībai un mūsu atkal turpmākai dzīvei un panākumiem. Un ja mēs sākam strādāt ar šo čakru, tad mēs jau spējam kontrolēt, sajust emocijas, iegūt varu pār sevi, iegūt prātu un gudrību, iekšējo spēku, lai tieši pārvarētu šos šķēršļus un grūtības, kas mūsu dzīvē, ja, ir, gūtu pārliecību par savu augstāko es, spēju harmonizēt vidi, kurā mēs atrodamies, iegūt varu pār savu es. Šī sirds čakra arī mums, ja ir harmonijā, viņa mums arī atbild par sievišķo iņu un jaņu enerģiju, vīrišķo enerģijas balansu, ja, jo šeit arī ir ļoti būtiski, piemēram, ir tādi sievišķīgi cilvēki, kaut vai tie paši vīrieši, ja, kad tie paši visi mākslinieki, ja, viņiem, tiem, kuriem ir tādi, tie paši arī, kuriem ir visas šīs geju novirzes, ja, tātad tur ir šīs sievišķā enerģijas pārplūde, ja, un vīrieši, kur tur smējās, un tādas sievišķīgas šīs te manieres, ja, un nokal otrādi tādas vīrišķīgas sievietes, ja, kas grib vairāk strādāt vīrišķīgos darbos, tur par autobusu šoferiem vai par deputātiem,
ja, vai, teiksim, tāds ģērbjās vīrišķīgi, uzvedās tādi vīrišķīgi, ja, tādas gaitas, tādas vistas. Tad šeit ir šī vīrišķās enerģijas, tas disbalans, ja. Un, ja mēs sākam strādāt ar mūsu šo sirds čakru, tad mēs, lūk, sakārtojam šīs enerģijas sievišķās, vīrišķās. Un, protams, mēs, ja strādājam ar šo čakru, mēs arī attīstam sevī šo radošo iedvesmu. Viss šis radošais, kas mums iekšā arī šajā sirsniņā mums sēž. Nākošā mūsu čakra ir kakla čakra, viņu dēvē par višuthu, un viņa atbild par saziņu ar cilvēkiem un personības veidošanos. Caur šo čakru mēs izsakam, kas mēs esam. Viņa mums stimulē atbildības sajūtu un izpratni par to, kā nodomi un domas ietekmē mūsu pasauli. Ļauj cilvēkam dzirdēt savu ķermeni un radīt. Tiem cilvēkiem, kuriem ir ļoti labi attīstīta, teiksim, balss, tiem, kuriem ir patīkama šī balss, ja, šīs balss saites, visiem tiem dziedātājiem, ja, kur skaisti dzied, ja, tātad šeit var jau pateikt, ka šī jau harmonijā, šī 5. kakla čakra, tiem, kuriem ir problēmas ar dziedāšanu, ja, saka, ka zauls ir uzkāpis, ja, kaut kas virsū. Tad šī čakra jau ir kaut kāda enerģētiskie bloki, jo būtībā mums visiem cilvēkiem jāmāk smuki dziedāt, skaisti runāt, ja, un izteikt savas domas, savas jūtas, ko mēs, šeit rekur, cik viņi ir tuvu mūsu sirds čakrai, tātad, ja šeit ir atrodas mūsu emociju centrs, ja, tad jūtas šeit atrodas, tad mums ir jāmāk izteikt, ja, šīs savas jūtas skaisti, un tad šī čakra, viņa ir arī saistīta, lūk, ar šīm mūsu dotībām un ar dzeju, ja, ka cilvēki, šie dzejnieki, ja cilvēks raksta dzeju, ja, tad viņiem arī ir harmonijā šī čakra, jo tad cilvēks spēj caur mūsu šo 6. čakru pasniegt caur 5. čakru, ja, to visu, jo tās čakras, viņas arī viens otrai jau ir paralēli vēl arī saistītas. Un fiziskie aspekti būs, kad viņi ir saistīti ar muguras smadzenēm, rīkli, kaklu, barības vadu, un arī viņi ir saistīti ar sirds un plaušām. Līdz ar to attiecīgi arī šīs visas slimības un problēmas. Ja. Psiholoģiskie aspekti būs emocijas, iedvesma, radošums, sabiedriskums, emocionālās un garīgās aktivitātes. Ja mēs sākam strādāt ar šo čakru un harmonizējam viņu, mūsos ieplūst miers, skaidrība, tīrība, ja, tas ir vairāk uz domu, ja, tātad un runu, ja, skaidrība un tīrība, melodiska balss, spēja uz garīgo dzeju un dotībām. Tātad šeit pavarās, caur viņu arī pavarās mūsu šie kaut kādi talanti un šīs dotības, kas ir atšķirība starp talantiem un dotībām. Ir tā, ka talanti tās jau ir izkoptas dotības. Un mūsu 6. 3. sats čakra, aģna, viņa atbild par uztveri, par atmiņu, par gribas spēku, par zināšanām. Viņa pieslēdz cilvēku pie zemapziņas un intuīcijas.
veicina iedvesmu, palīdz pacelties materiālajā pasaulē. Ja? Lūk, šeit jau ir saistīta. Tātad šī mūsu arī materiālā pasaule, ja? Ja mums ir, teiksim, kaut kādas sliktas šīs materiālās pasaules apstākļi, ja? Tad šeit jau jāsāk domāt, kad ir problēma ar šo mūsu sesto čakru. Ja? Ja mēs gribam palīdzēt sev pacelties, tad lūk, mums šodien cītīgi jāstrādā būs ar sevi, ja? Ar tiem vingrinājumiem. Viņa skaitās kā vadības centrs, kā vadības pults, ja? Atbild par ekstrasensoro spēju. Enerģiju, ja viņu vada intelekts un intuīcija. Fiziskais aspekts smadzenes, hipofīze, hipotalāmus, galva un nervu sistēma. Ja? Tātad viss, kas mums ar galvu, viss šis arī mūsu rēdze, ja? Deguna, dobuma, piemēram, ir kaut kāda iekaisuma veidojās. Tātad šeit jau uzreiz jau ir bloks šajā mūsu sestajā, trešās acis čakrā. Ja? Psiholoģiskie aspekti ir prāts, gribas spēks, apziņa, loģika, līdzjūtība, iedvesma, mērķtiecība, iztēle un fantāzija. Un ja mēs sākam strādāt ar šo čakru, tad mēs sakārtojam un tad mēs varam izprast lietas būtību, gudrību. Mums parādās spēcīga gribas spēks, gaišreģa spējas. Mēs spējam pareģot pagātni, nākotni, tagadni. Ja mēs sākam strādāt ar šo sesto čakru, tad mēs arī caur viņu spējam sadedzināt iepriekšējo negatīvo karmu, kas mums ir sakrājusies. Mūsu tātad septītā čakra, tā ir vainaga čakra, jeb sahasrāra. Viņa simbolizē saziņu ar augstāko jau līmeni, garīgo apziņu ar mūsu saucamo dievišķo aspektu. Šeit šī saikne saista mūs ar Dievu, ar visām garīgām apziņām. Viņa apvieno visas mūsu zemākos enerģijas centrus. Ja? Tagad atceraties, pirmajā bildītē mēs skatījāmies, kur visas šīs enerģijas pāriet, ja? Šeit tā kā varavīkšņu krāsā, tātad šajā vainagu čakrā, tātad viņa apvieno visas šīs zemākās čakras. Cilvēks, ja ir harmonijā, tad redz sevi kā būtību un saņem atbildi no visuma caur savu dvēseli, kas arī ir šī daļiņa no šī visuma. Ja? Ja viņa nav harmonijā, tad cilvēks nesajūt savu vietu dzīvē. Cilvēks ir pretrunā ar sevi un viņš neuzticas ne pasaulē, ne cilvēkiem. Tāpēc arī visi tie cilvēki, kuriem nav ticība, kuriem nav ticība uz Dievu, nav ticība ne uz ko, teiksim, ja, tad viņiem ir šīs problēmas ar šo vainaga čakru. Enerģija viņu vairo gribas un apziņas centri, tātad spēks. Psiholoģiskais aspekts ir garīgums, gudrība, apgaismība, sevis apzināšanās, mērķtiecīgums, beznosacījuma mīlestība. Un šis fiziskais aspekts viņa ir saistīta ar mūsu smadzenēm, epifīzi, tātad čiekurveiga dziedzeru, ar ādu.
un ar mūsu hormonālo līdzsvaru, ja? Tātad arī šeit, ja mums ir šis hormonālais kaut kāds disbalans, ja? Tad atbildēs šī 7. vainaga čakra. Un ja mēs ar viņu sākam strādāt un sakārtojam, tad nespējam piekļūt pie augstākās apziņas visuma avota. Un tas nozīmē tieši tā kā jūs droši vien esat pamanījuši, kā ekstrasensi, ja, tātad visi šie dziednieki, viņi spēj piekļūt pie šī augstākā avota informācijas. Man vēl nav tik liels spējas, es varu sasniegt caur kaut kādiem saviem vēstījumiem, man var atnākt caur kaut kādiem maniem šiem gaismas skolotājiem, gaismas eņģeļiem, erceņģeļiem, sarģeņģeļiem, bet ir cilvēki, kuriem ir spēcīgi tātad attīstīta, ja, šī vainaga čakra, un tad viņiem, jā, viņi spēj piekļūt un redzēt tādas lietas, ko mēs nesaprotam, ja. Cilvēks spēj sasniegt savus augstākos mērķus. Cilvēks iegūst pilnīgu mieru, viņš sasniedz kosmisko apziņu savienībā ar savu augstāko es, lai šādi te realizētu savu dzīvi, savu dzīves pilnības realizāciju, tā jāsaka. Nu tā, tagad jums ir kaut kāda jau skaidrība par to, kāda tas ir, kas ir mūsu šīs čakras un kā tad mēs sākam ar viņām strādāt. Un, protams, lūk, ir šie mūsu enerģijas lauki, kādi viņi mums izskatās, tad, kad ir šīs disbalans šajās čakrās, un jūs redzat, kādi ir šie melnie izēstie gaismas plankumi, ja, līdz ar to veido šos enerģētiskos blokus. Un šeit ir gan dzimtas lāsti, gan vampirēji uzbrukumi, gan lūk šīs aizplūdes, enerģētiskie bloki, un jūs redzat, numur 3 ir noplūde, ja, tad pat daudz šī enerģija, ja, un šādi te, lūk, deformējās, izkropļojās mūsu enerģijas lauks. Un šeit jūs redzat, teiksim, šīs, kādam ir jābūt šim enerģijas laukam, smukam apaļam, jā, šim cilvēkam, un kāds viņš jau ir patiesībā, cik viņš jau ir deformēts, un attiecīgi mēs jau varam, lūk, apskatīt pirmajā bildītē, tur jau ir enerģijas bloks, ja, tātad pamatīgs pirmajā čakrā. Izskatās, ka tur ir kaut kādi arī lāsti uzlikti un kaut kādi noskaudumi cilvēkam.